šo pasākumu, ko tu te ieraudzīji? Lielisks, patīkam pārsteigts esmu, kad tik daudz amatieri šī tik sarežģītā trasē, pilnīgā vārdā, burtiskā īstā nozīmē, trasi prasa augstu meistarību un tāds pasākums, ko akadēmija un treneris Vitālijs Bobkovs organizē, ļoti pamācošs un ļoti efektīvs pasākums. Es biju pārsteigts, ka cilvēki gandrīz tikpat daudz kā Latvijas čempionātā. Es domāju, es atbraukšu vienkārši uz Krūmu Gontiņa 5 braucējiem, bet izrādījās, ka bija daudz. Baigi super. Man baigi patīk šitas te treniņš. Excellent, yeah, couldn't have wished for better really. Very good track, lots of people turned up, very good. Te jau vairāk pat saldinieki pienāca un teica, ka brīnās jau, tā kā gonkā iet vaļā. Nebija gaidījuši paši nemaz, ka tā būs. Jā. Saldu vienmēr ir, te var redzēt, ka superkausas notiekās pilns skatītājiem. Jā. Ko tu saki, ko sportisti šodien no šāda te mačošanās ir ieguvuši arī pirms tam? Starta treniņi, tehniskā apmācība sportistiem. Kas ir tas ieguvums? Tas ir tas pats, piemēram, arī tur pieredzējis sportists kā Vitālijs, piemēram, pastāst tur pagriezienu, braukt kādu trajektoriju, kādu paveidot, tas var veidojās arī citos pagriezieniem. Starta treniņi ideāli ar barjeru, kur vispār tādus, ar barjeru treniņus dabūt gatavs ir baigi retums, kuru gandrīz neiespēja. Man jau baigi patīk forši lecieni. Var uzgriezt skatītājiem pa prieku vismaz. Visi bija priecīgi, pat plaudēja, no? Plaudēja? Nākušies jānoliek ķiveri, lai dzird. Šeit ir elements pie elementu, un katrs no viņiem ir pelnījis tādu lielu ieklausīšanos trenerī, un kā ar viņu tikt galā. Kaut vai sākumā tas mazais līkumiņš, cik ātri viņu var izbraukt patiesībā. Bet runājot par tiem lecieniem un kamieļiem, viņi ir ļoti interesanti, es domāju, skatītājiem un tāpat arī braucējiem, bet tas nav tā atbraukt un uzreiz sēsties un vilkt, jo viņi ir arī efektīvi, bet tikpat arī bīstami, ja tev nav tas ātrums un tāpat tās segums ir īpaši saldu, man liekas, ka citur tāds nav, māls, akmentiņš, ciets, viss, Tā kā, Ar gāzīti jāstrādā prātīgi. Ar mazo gāzīti prātīgi, un ja tu dari, ja lec, tad lec, ja nelec, tā ļoti pārdomāt tas viss jādara. Vai tas ir motocross? Motocross. Vispār nebija gaidījis, ka būs tik Audi. Ir ok. Ko tu biji gaidījis? Ko es biju gaidījis? Būtībā es biju gaidījis to, ka atbrauksim normāli nopeldēsimies. Uz trasi? Te ūdens pamāt? Tur lejā ir tikai tā līdz potītēm. Kā patīk Ivars sniegums? Ivars ir sakačājies. Tieši krūtis? Jā, tieši krūtis. Lai viņš sit kaut ko ar padzenes, savādāk tikai krūtis dzenes laiku. Bet otrais braucies? Būs labāk. Es paņemšu, izcaušu startu. Es domāju, ja Jonas pacīnīties. Tā. Tas ir šodienas plānā? Jā. Ēdienas kartē tātad vakarā Pauls Jonas? Jā, varētu tā teikt. Kā Karlītim gāja šodien? Labi. Cik labi? Pakomentē kaut ko detalizētāks. Braucu. Kur tu brauc? Pa trasi. Un
Un kā veicās? Pirmais palikos. Tikai pirmais? Jā. Nepaveicās kaut kur? Startā. Startā? Bet tā viss labi, jā? Jā. Pirmais palika? Jā. Priecīgs esmu cilvēki daudz, atbalstītāji daudz. Es redzēju, ka visi lauž tribīnas tad, kad tu gonkoji. Atbalstīji, sit plaukstiņas, Jā. plēs matus. Viss tā arī bija? Jā. Piekrīt? Piekrītu. Kam? Ka visi plēs tribīnas, sita plaukstiņas. Etšā, Kārlēns, malacis. Apsveicam tev ar uzvaru. Paldies. Malacis.